Es parādīšu jūs istabu. Ādlera kungs, Zambihlers kundze, ko jūs šeit darāt? Vienu mirklīt, lūdzu. Protams. Kad padzirdēju, ka lidmašīnā bija arī vācu pasažieri, man vajadzēja atbraukt. Vai viņa ir... Un vai ir kāds izdzīvojušies? Nē, vēl ne. Mēs visi esam šokā. Šurp ceļā es cerēju, ka Sabrīna nebija tajā lidmašīnā, ka tā ir viena liela kļūda. Es varu iedomāties, kā jūs jūtaties. Vai nezināt, kur ir Nils? Kaut kur tepat viesnīcā. Visļaunākais, ja viņš tagad ir viens. Nē, noteikti nav. Mēs visi viņam palīdzēsim, cik vien spēsim. Ja pārāk daudz bēdājies, tad sagrauji pats sevi. Jūs runājat no savas pieredzes. Tas ir jauki, ka atbraucāt. Tā ir pilna. Ko tas nozīmē? Es nedošu mazulim caurreiz zāles. Tu apsolīji? Nē, tu prasīji. Bet es pats pieņemu lēmumus. Tā bija reāla iespēja, un tieši tu tagad sāc moralizēt? Tu mani esi pievīlis. Vienkārši man pastāv kaut kādas robežas. Darīt pāri tavam bērnam, tas jau ir par traku. Pēc pāris dienām sadzīs. Es nerīkojos īpaši gudri. Jūs esat šokā. Tad arī nervi uzdod. Vai nevajag iedot kaut ko nomierinošu? Lai es nekliedzu uz citiem? Es vairāk raizējos par jums? Nāksies pārciest. Ir brīži, kad viss šķiet kā parasti. It kā Sabrīna tūlīt, kura katru brīdi parādīsies ap viesnīcas stūri. Es pirmīt gribēju piezvanīt Andrē. Ar prātu saprotu, ka, bet ja nu nojautas ir pareizas, iespējams, ka viņi abi vēl ir dzīvi. Hēnemaņa kungs, jums tomēr būs jāsamierinās. Nē, es neatteikšos no Sabrīnas, nekamēr pastāv kaut mazs cerības stariņš. Kā lai es tagad dzīvoju tālāk? Bez savas Sabrīnas. Patiesībā Hēnemaņa kungam bija jālido kopā ar Sabrīnu uz Austrāliju. Bet es viņam lūdzu palikt. Palīdzēt man sagatavoties koncertam. Ak, Dievs. Tikai tāpēc viņš pārcēla savu lidojumu. Citādi arī viņš tagad. Man Andrē patiesi ļoti patika, lai arī lielākoties cīnījāmies par ietekmi. Un viņa meita, apžēliņ. Viņa taču bija tik jauna, pilna ar trakām idejām. Sabrīna bija izcila aģente, un viņa man tagad ir tik ļoti vajadzīga. Piedodiet. Saprotams, ka manas problēmas ir nesvarīgas tik milzīgas traģēdijas priekšā.
Bet es tiešām ļoti pārdzīvoju. Lai arī nemāku izrādīt. Katrs cilvēks sēro citādāk. Jaunā dāma, jūs sēžat manā mīļākajā vietā. Šī ir mana mīļākā vieta, bet es varu padalīties. Vai dzirdēji par Konokas kungu un viņa meitu? Jā. Es gan viņus nemaz nepazinu, bet aiziet tik agri. Briesmīgi. Īpaši ģimenei. Piedod par rītu. Nekas es biju pelnījusi. Nē. Vienkārši tēma. Draudzene man ir pārāk sāpīga. Marijas dēļ. Marija ir mana Barcelonas dzīvokļa saimniece. Viņu sauca Karmena. Tev nav man jāstāsta. Bet es vēlos pastāstīt, jo tev uzticos. Es biju viņā ļoti iemīlējies. Un kas notika? Viņa skūpstījās ar citu. Nu labi, arī pārējais aizgāja greizi. Mēs iepazināmies vienā mazā bārā. Atvērts. Mīlis, es jau tev pietiek nekaunības tu uzrasties un vēl apmesties viesnīcā. Mīlis, tā ir tava vaina. Dievs, kāpēc tev vajadzēja izstāstīt Sabrīnai par to operāciju? Es mīlu viņu arī invalīdu krēslā sēdošu. Kas ir? Tu neko neteiksi? Tu esi tik nikns, ka neko citu negribēsi dzirdēt. Bet labi, ka to pateici. Lūdzu, pietaupi savas psiholoģiskās gudrības. Man ir ļoti žēl. Izsaku visdziļāko līdzjūtību. Nē, pagaidi, to nesaki. Es pavisam nopietni. Es negribu dzirdēt tavu līdzjūtību. Mīl, lūdzu. Viņa arī man bija tuva. Sabrīna nav mirusi. Viņa bija tajā lidmašīnā. Viņa ir dzīva. Es zinu. Es to jūtu. Doktor Nīderbil. Nāciet iekšā. Sēdieties. Paldies.
Vai jums neko nevajag? Varbūt varu izrakstīt ko nomierinošu, es tikšu galā. Varbūt apraugiet Nilu Heinemanu. Viņš bija briesmīgā stāvoklī, kad redzēja pēdējo reizi. Viņš bija pie manas praksē, pēc tam aizgāja mājās pagulēt. Kā jūs jūtaties? Man pietrūks, Andrē. Un visas atmiņas. Es redzu viņu kā mazu zēnu. Kā mēs ar savām palaidnībām laupījām mātei pēdējos nervus. Arī vēlāk viņam tas labi padevās. Nemūžam neaizmirsīšu, kā viņš pārveda mājās sivēnu, Teo. Man šķita, ka redze mani pieviļ, lai atstātu iespaidu uz savu lielo mīlestību Nikolu Vestfāli. Ja Andrē kaut ko bija ieņēmis galvā, tad vairs nebija apturams. Viņš pat mani pierunāja apprecēties. Bet viņam bija laba sirds. Jā. Un bieži viņa atklātums un tiešums pagriezās pret sevi pašu. Andrē bija neparasts cilvēks. Viņa tevi piekrāpa ar tavu labāko draugu? Tas turpinājās pusgadu. Es tikko biju atvēris savu restorānu. Un acīm redzot, bija vienīgais, kas neko nemanīja. Viņi arī tagad ir kopā. Ļoti ātri šķīrās. Bet viņi bija lemti viens otram, citādi nevar būt. Tas, ka viņa iemīlējās citā vīrietī, lai būtu, katram var gadīties. Bet tas, ka viņa mani tik ilgi mānīja. Es uzticējos viņiem abiem. Man žēl. Nekas, pagājuši jau 2 gadi, esmu ticis tam pāri. Un tagad esi viens? Jā. Tā arī vairs neiemīlējos. Tikai to vienu reizi. Tas notika no pirmā acu skatiena. Acīm redzot, nebija lemts. Nīl, pie joda, kur tu esi? Mēs iekļuvām negaisā. Dzinējs aizdegās un tagad arī otrs apstājās. Nīl, es nedomāju, ka tas beigsies labi. Un tāpēc paklausies manī. Esmu laimīga, ka satiku tevi. Es mīlu tevi. Es mīlu tevi vairāk par visu. Tu esi vislabākais, kas ar mani noticis.